Sasveicināšanās skolā ar pieaugušajiem. Skolā es satieku skolotājus, skolas darbiniekus un citus pieaugušos. Es sasveicinos. Sasveicināties ir pieklājīgi. No rīta es saku labrīt, pa dienu saku labdien, vakarā labvakar. Sasveicinoties, es skatos acīs. Labrīt, 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 labrīt. Labrīt, skolotāji. Labrīt, skolotāji. Sasveicināšanās skolā ar vienaudžiem. Kad es satieku savus klases biedrus vai draugus, sasveicinos. Bērni viens otram saka čau. Arī es saku čau un pasmaidu. Čau! 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 Sveikas! Kad pazīstami bērni ir tālāk no manis, es pasmaidu, pamāju ar roku vai galvu. Šādi sasveicināties ir ērtāk, lai no attāluma nav jārunā skaļā balsī. Citreiz pa dienu es satieku draugus vairākas reizes. Es pasmaidu viņiem, šādā situācijā sveiciens nozīmē čau vēlreiz. Garderobe. Ierodoties skolā, bērni dodas uz garderobi. Garderobes skolā mēdz būt dažādas. Tās var būt katrai klasei paredzētas nelielas telpas ar rindā sakārtotiem pakaramiem. Var būt viena liela telpa ar vairākiem pakaramiem priekš katras klases. Kāpēc jānomaina apavi? Ir vairāki iemesli. Visu dienu staigājot ārā apavos, kājas svīst, un tas ir neveselīgi. Sasvīdušas kājas arī nelabi ož. Tāpat apavus jāpārauj, lai skolā būtu mazāk netīrumu. Kārtība garderobē. Es novelku virsjaku un uzkariņu to savā vietā. Pārvelku apavus un nolieku zem sola vai ielieku apavu maisiņā un uzkariņu kopā ar jaku. Es turu kārtībā savas lietas garderobē, lai tās nākamreiz varētu viegli atrast. Starpbrīdis. Viena mācību stunda ilgs 40 minūtes. Kurš ies pie tāfos rakstīt otru teikumu? Pēc mācību stundas seko starpbrīdis. Visi bērni gaida starpbrīdi, jo tad var atpūsties, iēst un izdarīt citas labas lietas. Jā, beidzot! Uz redzēšanos, skolotāji! Uz redzēšanos! Uz redzēšanos! Uz redzēšanos! Uz redzēšanos! Uz redzēšanos! Uz redzēšanos! Ko bērni dara starpbrīžos? Starpbrīdī es varu darīt dažādas lietas. Es varu aiziet uz tualeti, ja tas nepieciešams. Es varu sagatavoties nākamajai stundai. Es varu klausīties mūziku. Es varu iet uz bibliotēku. Es varu pastaigāties gaitenī. Man ļoti patīk tas. Jā, viņš ir reāls. Un tas tur ir vismīļākais. Jā, man gan šis. Es varu spēlēties kopā ar klases biedriem. Ir daudz dažādas interesantas lietas, ko darīt starpbrīdī, lai atpūstos. Ja starpbrīdī ir par skaļu. Starpbrīdī bieži ir liels troksnis,
jo bērni sarunājas skaļi, smejas, saliek somas, spēlējas un dara daudz citas lietas. Trokšņi nevienmēr ir patīkami, un reizēm man gribas atpūsties klusumā. Es varu klausīties mūziku uz austiņām, varu izmantot skaņu slāpējošās austiņas, varu palūgt skolotājai iespēju aiziet uz bibliotēku vai kādu citu klusāku vietu. Ko darīt, ja kontroldarba laikā nezinu kādu jautājumu? Kontroldarba uzdevumi ir numurēti. Taču uzdevumus drīkst pildīt jebkurā secībā. Tas var būt arī šādā secībā. Gadās, ka bērns nevar uzreiz izpildīt kādu uzdevumu. Es parasti sāku ar vieglāku uzdevumu. Ja kādu uzdevumu nevaru uzreiz izpildīt, es to izlaižu un pāreju pie nākošā. Beigās, ja paliks laiks, es atgriezīšos pie grūtā uzdevuma un mēģināšu to izpildīt. Kas ir bibliotēka? Bibliotēkā ir daudz interesantu grāmatu un žurnālu par dažādām tēmām. Katram bērnam ir savas interesējošās tēmas. Tāpēc grāmatu bibliotēkā ir tik daudz. Bērniem patīk bibliotēka. Mēs visi palīdzam uzturēt bibliotēku klusu un kārtīgu. Bibliotēkas grāmatu un žurnālu lasīšana. Bibliotēkā es varu aplūkot grāmatas vai paņemt tās lasīt uz vietas. Ja man grāmata patīk, es varu to paņemt lasīt uz mājām. Es grāmatu iedodu bibliotekārai, lai viņa atzīmē datorā vai kartiņā, ka grāmata kādu laiku būs pie manis. Bibliotekāra pasaka, kad grāmata būs jāatnes atpakaļ. Bibliotēkas grāmatas es vienmēr atnesu atpakaļ. Es grāmatas neapzīmēju, neloku un nesmērēju. Pret grāmatām izturos ļoti saudzīgi. Paldies. Laika izjūta skolas bibliotēkā. Ja ir interesanta grāmata vai žurnāls, es varu pazaudēt laika sajūtu. Bibliotēkā redzamā vietā ir pulkstenis. Es pats sekoju līdzi bibliotēkas pulkstenim vai savam rokas pulkstenim, lai nenokavētu stundu vai došanos uz mājām. Ja es sadzirdu zvanu uz stundu, tad nolieku grāmatu atpakaļ plauktā vai atdodu bibliotekārai un uzreiz dodos uz stundu. Jautājums par grāmatām. Bibliotekāri daudz zina par grāmatām. Ja mani kas interesēs, es pieiešu klāt bibliotekāram, sagaidīšu savu kārtu un uzdošu man interesējošos jautājumus. Bibliotekāri var palīdzēt sameklēt grāmatas, kas man varētu patikt. Es priecājos, ka kāds man var palīdzēt. Ja esmu nokavējis stundu. Reizēm var gadīties nokavēt stundu, piemēram, ja aizkavējas autobus, ja ir jābūt pie ārsta vai kāda cita iemesla dēļ. Tā var gadīties ikvienam. Ja es nokavēju stundas sākumu, es pieklauvēju pie durvīm un ienāku klasē. Es saku, atvainojos par stundas kavējumu. Vai drīkst apsēsties? Es skatos skolotājai acīs un izmantoju laipnu balsi. Atvainojos par stundas kavēšanu. Kāpēc nokavēji? Bija pa ceļam sastrēgums. Tad es klusi apsēžos savā vietā
un sakārtoju savas mācību lietas. Tagad arī es esmu gatavs stundai. Kļūdas uzdevumā. Dažreiz es kļūdos un izpildu uzdevumu nepareizi. Tas nekas. Visiem gadās kļūdīties. Bieži vien kļūdas var izlabot. Dažreiz es zinu, ka esmu pieļāvis kļūdu. Dažreiz to man pasaka citi. Vai tu redzi savā tekstā pieļauto kļūdu? Nē, neredzu. Kurš nāks palīgā izlabot kļūdas? Lūdzu. Es cenšos saglabāt mieru un citreiz nepieļaut kļūdu. Nesatraucies, visi mēdz kļūdīties. Tagad tu zini, kā ir pareizi. Vari doties savā vietiņā. Mācību uzdevumu kļūdas labošana. Dažreiz es zinu, ka esmu pieļāvis kļūdu. Dažreiz to man pasaka citi. Man ir jāsaprot, ko es esmu izdarījis nepareizi, kādēļ atbilde ir nepareiza. Domāšana palīdz tikt galā ar kļūdu. Es varu pats mēģināt tikt galā ar kļūdu. Es varu skolotājiem lūgt palīdzību tikt galā ar kļūdu. Kad man ir skaidras atbildes, man ir vieglāk izlabot savu kļūdu. Ļoti labi, jau ir daudz labāk. Skolas piederumi. Katram skolēnam ir daudz dažādi mācībām vajadzīgie piederumi. Arī man tādi ir mācību grāmatas, būtnīcas, rakstām piederumi, flomasteri, krāsas, lineāls un citi. Skolas piederuma aizņemšanās. Tomēr dažreiz kāda mācībām vajadzīga lieta ir aizmirsta mājās vai salūst stundas laikā. Tad es varu pacelt roku un palūgt skolotājai. Skolotāji, man izrakstījās pildspalva. Vai čukstus palūgt blakus sēdētājiem, vai tev nav otra pildspalva? Kad es aizņemos kādu citam piederošo lietu, es izmantoju to ļoti uzmanīgi. Es vienmēr atdodu šo lietu atpakaļ un pasaku paldies. Paldies, tas bija noderīgi. Lūdzu. Tad lietas īpašnieks ir priecīgs. Ja es gribu apskatīties cita bērna lietas. Bērniem ir līdzi interesantas lietas, ko citi grib apskatīties tuvumā un izmēģināt. Kad es gribu apskatīties kādu lietu, es palūdzu, lai iedod man. Varu paklausīties? Kur tu vari paņemt? Citi bērni dod savas lietas, citi nē. Ir lietas, ar kurām viņi nevēlas dalīties, jo baidās, ka tās var salūst vai pazust. Iedos man arī lūdzu paspēlēt. Es baidos, ka izskatīs no tavām rokām. Nu, labi. Reizēm vecāki ir aizlieguši dot savas lietas citiem. Ir arī personiskās lietas, kuras dot citiem nav veselīgi. Piemēram, zobu birsti vai ķemmi. Ja cits bērns saka nē, viņam noteikti ir kāds iemesls. Es centīšos to saprast. Ja cits bērns saka jā, es paņemšu uz īsu brīdi paskatīties. Es vienmēr atdodu šo lietu atpakaļ un pasaku paldies. Ļoti forši, paldies. Neuztraucies, es biju ļoti uzmanīgs. Lietu aizdošana. Arī man ir tādas lietas, ko es labprāt parādu un dodu citiem bērniem. Man ir lietas, kuras es negribu citiem dot. Es varu mierīgi pateikt nē. Es varu draudzīgi paskaidrot iemeslu.
Šis ir jauns telefons un māma man neatļāva vai arī kādu citu. Reizēm ir gudri ļoti dārgas lietas vai trauslas lietas nemaz neņemt uz skolu. Uzdevuma pabeigšana. Ir svarīgi pabeigt iesākto darbu. To var izdarīt uzreiz, iesākt un pabeigt. Piemēram, pildot nelielu matemātikas uzdevumu. Tomēr bieži vienas mācību stundas laikā nevar paspēt uzreiz pabeigt darbu. Piemēram, uzrakstīt sacerējumu vai uzzīmēt zīmējumu. Tad skolotājs pasaka, kad būs jāpabeidz darbs. Iesākto darbu var pabeigt mājās. Darbu var pabeigt pēc stundām konsultācijas laikā. Darbu var pabeigt stundā nākošo reizi. Man patīk, ka man ir iespēja pabeigt iesākto darbu. Skolas ēdnīca. Pusdienas starpbrīdis. Pusdienas starpbrīdis ir garāks, lai skolēni varētu paēst. Pusdienas starpbrīdī es kopā ar klasbiedriem dodos uz skolas ēdnīcu pusdienās. Pusdienās var ēst ēdnīcā pasniegtu ēdienu, var ēst skolas bufetē nopirktu ēdienu, var ēst līdzi paņemto ēdienu. Es runāju mājās ar mammu, kādu ēdienu ēdīšu skolā. Skolas ēdnīcā. Skolas ēdnīcā ir dažādi trokšņi. Trokšņus var radīt daudzu bērnu sarunāšanās, galda piederumu šķindēšana, krēslu bīdīšana, virtuves ierīču skanēšana, piemēram, miksera darbība, ēdiena gatavošanas troksnis, piemēram, pannas čurkstēšana. Skolas ēdnīcā ir dažādas smaržas. Smaržas var radīt ēdiena gatavošana, piemēram, gaļas cepšana eļļā, uzkopšanas līdzekļi, ēdiena tvaiki. Ir smaržas, kuras man patīk, piemēram, pankūku smarža. Ir smaržas, kuras man nepatīk, piemēram, trauku mazgājamais līdzeklis. Ja smaržu vai trokšņi ir pārāk daudz, ir skolas, kurās bērniem ir atļauts ņemt savu ēdienu un paēst klasē. Ir skolas, kurās ir klusākas kafejnīcas, taču ir skolas, kurās var ēst tikai ēdnīcā. Es varu pajautāt skolotājai, vai mūsu skolā drīkst ēst ārpus ēdnīcas. Ko darīt, ja ēdiens negaršo? Hei, vai tev viss garšo? Nē, man garšo tikai tomāti. Jā, man tieši tomāti negaršo, tādēļ es viņus pabīdu malā, un tad man nav jāuztraucas. Okay. Ja man vispār negribas ēst vai negaršo nekas, kas atrodas uz šķīvja, es to neēdu. Kad beidzu ēst. Kad es beidzu ēst, noslauku muti salvetnē, salieku uz šķīvja galda piederumus, es atstāju savu vietu tīru un kārtīgu un dodos prom. Citā ēdnīcā noteikumi prasa netīros šķīvjus aiznest uz noteiktu vietu. Tad es aiznesu savus šķīvjus un tad dodos prom.